tā ir salicies visu kopā. Darbs ir Kurzeme. Varētu teikt, ka viena sutka brīvi izkritus ir sanākas tā. Tā gar nedomājot baigi pieņēmās tāds interesants lēmums. Es aizmirstu, kad es pēdējo reizi Butēs esmu bijis. Tad salasīju to, kas ir, un braucu Butēs. Var sakot, te jau redzēs, kas man tur sanāks. Baigais jau bušu copmans, es nekad neesmu bijis. Bet, pie jūras pasēdēt, baigi gribās. Sakot, mēģināsim kaut ko noķert un labi pavadīt laiku. Tā kā skatīsies, kas man no tā viss sanāks. Tikko iebraucu Dundagā. Tā jau no Dundagas vairs. 30 kilometri. Tā jau būšu arī galā. Pakosies ārā ātri, kamēr nav tumšs vēl. Apmuršķers jāsagatavo, viss jāsapakojās. Tad jau pafilmēšu kaut ko. Es braucu gar Slīters Nacionālo parku, tepatās no Pākas netālu. Šoreiz mērķis nav tāds ievrauc, tā jau tur smuki ir. Es esmu atbraucis līdz no kempingiņiem, te es kaut kur šitājās būtkās, nezinu kurā. Es paņēmu arī, kur var palikt. Tagad aiziešu ātri līdz jūrai, apstīšos, cik tālu pendels jānes, cik kas, un sākšu laikam kāds makšķers pātagas iet gatavot. Tā kā tā kaut kā. Čāpoju līdz jūrai, apstīties, cik te tālu jāiet, kas te, ko, lai zinu, kā pakoties, cik tālu jānes. Nav 11 reizes jāstaigā. Gabaliņš ir. Kilometriņš varētu būt. Tik daudz nav. Tad 500-600 metri točni ir. Te nu mēs esam. Ai, kulāpi. Mūsu smukā Kurzemes piekrasta. Kur arī nobāzēšos pēc brīža. Ja jāiet pakaļ pendelēm. Viļiņi ir, bet nav tik briesmīgi. Jūras vējš. Sakot, vajadzētu būt labi. Tā jau manis. Tagad viss jāsapako. Ļoti kompakti. Viss jāsaģērbjās uzreiz jau. Un tā var arī doties. Tā kā tā. Čāposim, skatīsim. Būs butis vai nebūs. Ja ne, tad pie jūras labi izgulēšos. Es esmu ticis līdz saviem apartamentiem. 2 gults, viena kāja vienā, otrā. Varēs gulēt uz nebēdu. Neko pakojoši un jošu uz jūru. Smuki, viss forši. Jājoši, kamēr jau dienas gaisma ir. Pirmo metienus uztaisīt, apsīties, kur ir sēkļi, kur ir kas, tad es te to piekrastu vispār nezinu. Tā, es esmu gatavs doties. Baigā ķerra, maķenīt piekrauta. Brīdīsim. Sāksim pasēdēšanu. Jāsaka, lēnām pakoties. Pa šērpu būs tas vējals. Varbūt ar nebūs šitais labi iet 4. pro, bet labi, neakstīsies. Sagatavos pātadziņas un sāksim lēnām žvidzināt. Standarta instrumenti. Tuvu ūdenim nespraudīšu, spraudīšu kaut kur šeit. Gabaliņu vienu no otras, lai var paskraidīt. Ja ūdens sāksies, tad varēs tiks pārstiet. Jā,
jābried pa ūdeni. Nu ko, nu pāteiks riežu izrāds. Pasēdies kādu laiku, tā jau skatīsies, kas notiks. Tā jau jutīs. Tā jau paliek tumšs. Zāles diezgan daudz nāk. Bet, nu, jūra tā kā bišķi it kā sāk pierimt. Varbūt, ka bišķi nostāsies, nomierināsies. Tā varētu būt bišķi patīkamāk. Tad varēs drusku tuvāk kāds spraust. Bet nu labi, redzēsim. Pārdoties mēs netaisamies, vālēsim. Čokus pagaidām nav bijis. Neliela pastaigi pa naksnīgo pludmali. Tāds te makšķers kāda gala norāvās nost. Vēl kaut kāds 200 metrus, kamēr iznes viņu krastā. Labi brīdi gaidīju. Jāiet jāuzkabina apakaļ, un jau paliek tik tumšs, ka vairs neredz vispār nekā. Ego, pastaigāties ar veselīgi. Notiks vakariņu. Es šodien īstenībā no sēdi. Viss ir baigi līdz. To vajag. Ņems uzvārīs ūdeni. Bišķi pārkodīs. Bišķi kaut ko apēdīs. Mažu zivīm arī uznāks apetīti ēst. Ik pa brīdim jāpērmet baigās traumi ir īstenībā. Pirms tam kaut kā nenovēroja tik traki tagad mums baigi stipri. Labi iet projām visu laiku vēl prom. Un diezgan smags tas svariņš ir, bet vienalga aizvelk. Nu it kā zāles tagad ir. Turpinam. Plēnēm ar šitādu bārdu visu apaugas, ja tu lielumu izplūkai. Nu jā, ir zāle ir. Es esmu tā izbadējies, ka man sajūta, tas raukās šodien mums pasakaināk ar tējas, kas mums vispār ēd. Asos, nu baigi labi. Raukāns ar čiem vārdu. Tāda apetīga. Otrais rīts. Tad nu jau gaismiņas ar gaismiņu. Vakarā pabeidzu, tāpēc, ka vairs nevar es nevienu sopu redzējis neesmu. Tā jau jūras moka, viss ir smogs. Sopes man tad es viņu noteikti neredzēju. Tagad te purināja, ka vienkārši tas nebija reāli kaut ko redzēt. Jau bišķi padzīvosies. Varbūt kādu fišu tomēr dabu. Aizstaigāšu līdz Irbas ietekai. Jau tūlīt pēc brīdī būšu. Jāuzmet acināt šitā pusē būs pie jūras nekā. Jānās bišķi pastaigāt. Meklēju perspektīvas vietas. Atnāca tā jau ir Irbas upe, šī ir Irbas upe. Tad aiziet uz zemes, aiziet uz krasas, tā ir Irbīnas. Melnās vītas, Īstak jūra. Reku vēl čups. Un šitā gan es te nebija gaidījis ieravīt. Šveizītis. Kur tik tālu atspēries? Pasties pat vēju. Tas tiks kā ejā. Tikai viena makšķeri ir iekšā tagad. Nu vēl var būt kādu brīdi pasēdēšu, pastīšos, bet pārmetīšu vēl kādu reizīt, bet nu domāju, ka jābeidz.
Zinās labumu. Kajaki jau gaida, kad dabūs savu daļu. Nobirdināsim līdās vai nu ēd. Sūdus aiznesīsim augšā miskastē izmetīsim. Sevī nebūšu atstājis. Viss tīrs. Visu būšu atstājis tīru, vākšu makšķeris nost. Ļoti forši. Apaks pie jūras. Skaisti. Eku jau kajaks jau gaida, jau lidinās. Faktē, ka es paiešu nost. Nu, dosies prom, sakrāmējos. Nosēdēju vēl kaut strēķi, bet tā lokācijas maini pavazājos pa piekrasti. Šur, tur, pa laiciņam pasēdēju, bet, nu, klusais. Klusais. Man šodien neveiksmīgā lokāts neko darīt. Ja, nu, bet forši jau, protams, pie jūras un pasēdēt. Tāds lielāks labs. Brauks strādāt.